Jā, varbūt pastāst, kas tagad tāds jauns draugos gaidāms nākamos mēnešos. Vai miljonam trāpīs, un kad miljonam būs trāpīts, vai tad vairāk jau plašumā draugi nevar Latvijā iet? Miljonam mēs pilnīgi noteikti trāpīsim, varbūt tam būs vajadzīgs ilgāks laiks. Par jauniem pakalpojumiem runājot, mēs gribam uztaisīt kaut ko saistītu ar biznesa vidi. Vai tas būtu cilvēki, kuram varētu savu profilu piesaistīt kaut kādus veikalus, vai pat izveidot veikalu savu profilu iekšienē. Vai arī tuvākais mums top tas, ka kompānijas varēs izveidot tā saucamo savu brendu lapu, un cilvēki varēs piekļūt, piesaistīt savu draugu klāt. Piemēram, ja tu fano par BMW, un BMW būs uztaisījis savu brendu lapu, tad tu uzzinās no tās lapas par jaunumiem, video, bildes un tam līdzīgi. Kas vēl? Pašlaik cīnāmies ar aģentūrām par MP3 legalizāciju, bet nevis, lai varētu nopumpēt, bet lai varētu klausīties, lai cilvēki paši varētu veidot savas listas. Tas ir bet režīmā jau palaists, ir pieejams /MP3, bet nav palaists pilnīgi visiem. Tagad lapā var uzlikt ādiņas. Vai draugiem arī ļaus lietām aizliet līdz tam ārprātam, kas, piemēram, MySpace rakstīts? Nē, pilnīgi noteikti. Mums ir pat gatava tehnoloģija, ka mēs jau gribējām ļaut, lai viņi to varētu darīt, bet tad sapratām, ka būs tāda briesmaņa līdīs ārā, ka mēs pašlaik to ierobežosim. Tā kā MySpace tā nebūs. Bet mēs turpināsim attīstīt tādiņus. Tas, ka nolikts mazliet nomaļas tagad ir, jo paši to konceptu līdz galam vēl neesam izdomājuši, kas viņām attīstīsim. Ok, labi, paldies.